kaut kas tāds spilgts, tas piesaista uzmanību. Jo gadās, ka cilvēki gadiem godīgi strādā, cītīgi runā, darbojās, bet neviens par viņiem nekā nezina. Bet tāds triks, kur tad tie višķi ir? Višķi ir vēl ar kaut ko izcēlušies, pateikuši, ka mēs gribam arī radaru. Ja jau audziņi viņu negrib, mūs apciemoja pat aizsardzības ministrs. Un viņam tika parādīta vieta, kur varētu radaru uzstādīt. Tas ir otrs mūsu varoņu darbs. Višķu pagasta vārds pērngad iezīmējās ar 2 neparastiem lēmumiem. Viņi vēlējās iegūt to, kas citiem nebija vajadzīgs. Vispirms tas bija lūgums Rīgai atdot skandalozo Pētera I pieminekli, jo no šīs puses nākot viņa sieva Katrīna. Un tad sekoja piekrišana lielajaudas radaru būvē Višķos. Kādēļ tādi izaicinājumi, reklāmas vai pārliecības dēļ? Vienu var teikt droši, Višķu pagasta vadība ar mazvērtības kompleksu vai ideju trūkumu nemokās. Mēs aprēķinājām, lai, sakārtotu visu infrastruktūru, ka tā, ka tas, ir noticis šodien Austrumvācijas zemēs bijušajās, jā. Mēs esam rēķinājuši, ka vajadzīgi 25 miljoni Višķu pagastā. Šodien diena apmēram 500 000 jau ir realizēts par šiem gadiem. No valsts investīciju programmas, jā? No valsts investīciju pašu līdzekļu tas viss tiek guldīts, sevišķi daudz skolās. Tā ka 24,5 vēl jums ir vajadzīgi. 24,5 mums ir vajadzīgi, tad mēs sakārtosim tā, kā tam šodien būtu jābūt. Cik jūs šogad cerat dabūt? Šogad ceram dabūt laikam 0 tomēr. Jūs to ar smaidu sakat? Nē, neko jau nevar izdarīt. Tas nav no pašvaldības atkarīgs. Tātad, ja šīs tā investīcija programma ir noņemta, tad viņi ir noņemta un tur neko laikam arī daudz neizkarosi. Višķu pagasts atrodas Rīgas Daugavpils šosejas malā 220 km no galvaspilsētas. Lielā ceļa klātbūtne un Daugavpils tūms diktē savu ritmu. Te ir kafejnīcas un veikali, viesu mājas un pamatīgs akcents uz turistu piesaisti. Višķi ir liels pagasts, te mīt 2,5 tūkstoši iedzīvotāju. Oficiālais bezdarbs līdzīgs valstī vidējiem 8%, bet reāli bez darba esot katrs 5. višķietis. Darbu dod zāģētavs, cūkopības komplekss un profesionālā vidusskola, bet visvairāk pagasti iestādes. Neskaidrība par pašvaldību reformu, jo mēs te Višķos to mini kolhozu esam izveidojuši, kurā strādā šodien dienu 179 darbinieki, tas kopā ar skolu gan. Ko jūs domājat? Mēs neesam pārliecināti, kā tas izskatīsies nākotnē, bet vienu kolhozu tomēr mēs sagrājām, un otrais to, kas jau ir izveidots no jauna, diezko negribētos. Un ja tas notiks, tad atkal kādi 50 cilvēki paliks bez darba. Tā mēs esam rēķinājuši. Vai jūs būtu gatavi vien paši pastāvēt? Mēs domājam, ka gandrīz jā. Būtu gatavi. 2 gadus man bija, kā jūs teicāt, varbūt vāks, jā, bet cenšos vest kaut cik pamazām uz tirgu, cenšos vest kaut vai pie mājām, jā, cilvēkiem, kā īsta tirgus vecene, jā. Bet ar ražotājiem ir problēmas, jā, ļoti iespaidoja mums tieši Latvijas balzāms, jā, jo visus gadus, cik es šeit strādājis, jau 20 gadus, viņus tiešām ļoti labi pieņēma, mums tās ogas ļoti labu naudiņu maksāja, bet pašlaik pilnīgi visa sadarbība pārtraukta. Ja nebūtu 20 gadu, ko Janīna atvēlēja savkopībai, tad varētu arī šo lauciņu pamest un raudzīties pēc cita, zaļāka un naudīgāka. Jo višķus tuvāk Rīgai nepienesīs un liela ražotāja prātus nemainīsi. Tagad atliek vien noturēt plašos āveņu, zemeņu un upeņu laukus un cerēt, ka kādam arī Latgales pusē būs tik daudz naudas, lai izbūvētu ogu saldētavu. Avene jau nav tirgus oga. Avene ir vai no ātri jāsaldē, jā, vai no ātri sulā jāspiež. Rīga mums ir ļoti tālu. Ja būtu Rīga tuvāk, nebūtu problēma. Jā. It kā varētu aizvest. Jā. Es esmu mēģinājis gan mazās pa puslitram buņģiņās plasmasa, jā, vienreizējās. Tagad ir visādi tāra ļoti laba un kvalitatīva, bet arī ceļš ir nelīdzens un daudz tu nevar sakrāmēt. Un ja tev dienā vismaz iet pa 300 kilogramiem, tu nevar tās 300 kilogramu pa puskilogramā buņģiņās sakrāmēt un aizvest. Jo ir lasītāji, pārsvarā nāk bērni, jā, vietējie, kas grib nopelnīt kaut cik kādu naudiņu. Viņi no rīta 6 neies lasīt, jā, bet no Rīgā jābūt vismaz ir uz tirgus, jūs ziniet, 7, 8. Zaļo gaismu, kas varētu man iedot. Kaut kāds, ja
ļoti perspektīvas kaut kāds pārstādes rūpnīcas būtu, kas tiešām lielos daudzumos ņemtu, ja? Un kas uzreiz maksātu mums zemniekiem naudu. Nevis tā, kad paņem un domā, kad maksāt un kāpēc realizācijas citi maksā. Nu, tas nav iespējams, jo mums uzreiz vajadzīga naudiņa. Ir tāda cerība, kad varbūt izglābs bioloģiskā lauksaimniecība, jo varbūt tomēr man būs jāstājas bioloģiskā lauksaimniecībā, lai būtu tīra produkcija, varbūt tad, ja mēs ejam uz to Eiropu, varbūt Eiropā būs vajadzīgi mūsu tiešām tīri un smuki augļi, kas nav dikti apstrādāti kā Polijā 15 reizes, jā, bet varbūt 2 reizes, bet ar bioloģiskiem preparātiem. Man patīk višķi. Cepur nost. Es domāju, ar visu viņš var iet. Un kā sakot, citi domā, kad ja ir lauki, tad ir cauri. Nē, lauki ir normāli un ļoti skaisti, bet viņas ir vienkārši mazliet jāatdzīvina. Kaut gan nemazliet daudz ir jāatdzīvina, bet jāsāk atdzīvināt atkal. Mēs esam iemācījušies no mazotnes saudzēt zivis, lai viņas paliek tās zivis nākušam paudzēm. Jo citādi būs tā, kā apmēram gadi 5 atpakaļ, Višķi ezera varēja nosēdēt veselu dienu, nevarēja kīsi nokert. Bet tagad var. Un tagad mums pagājuši gadi jau līņus kēram, sudrabkarus jau kēram, nerunāt par līdakam. Līdakas labi gāja. Vojceks Juhņevičs ir Višķu pagasta ezeru sabiedriskais inspektors. Cilvēks, kurš pēc savas brīvas gribas un bez atlīdzības uzrauga pagasta ezerus, kas aizņem turpat vai 1000 hektāru. Jau 4 gadus Višķu ezeros drīkst makšķerēt tikai nopirktām licencēm, un tas radina nevien pie kārtības, bet dod arī pagastam peļņu. Publiskie ezeri, ja nav apsaimniekotāja, viņa ar laiku izniks. Zivju bagātības tur katru gadu samazinās. Ja ir apsaimniekotāji, viņi par to atbild. Viņi visu laiku skatās, lai būtu ievēroti zvejas noteikumi, lai arī zivju resursi tik papildināti regulāri, un uz tiem ezeriem, kur ir apsaimniekotāji, katreiz ielika piekrišana no zvejniekiem. Mums tagad tie abi ezeri Luknas un Višķu licenzēti. Mēs nekad nejūtam problēmu, ka nebūtu zvejnieku mums katru dienu zvejot. No 99. gada sākam skatīties visu uzskaitīt un jūtam, kā viss palielinās zivju resursi, zvejnieki, ienākumi pagastam aug. Un jau, teiksim... Cik pagasts nopelna ar ezeriem? Pagasts, teiksim, 99. gadā bija 145 lati, tad šogad 680 latu. Tātad redzam, ka tas aug. Par licenču naudu un pērngad tie bija 700 latu, iegādājas zivju mazuļus, līņus, līdaks, poguļkarpus, veic ūdens analīzes, plāno nopirkt laivas. Tā ir ezera apsaimniekošanas patīkamā puse. Tā otra, negatīvā, joprojām ir pārāk mīkstie likumi pret malu zvejniekiem un mazo hesu sērga, kas pārņēmusi arī Dubnas upi. Mums sevišķi baida tas, ka elektrostacijas, kas tika uzbūvētas, teiksim, uz Dubnas upes, 3 un uz Tartaka, viena, uzreiz ūdens nabadzība rodās. Ezeri paliek stēklāki. Apmēram mūsu ezeri palika par 1,25 centimetri ūdens līmenis zemāks nekā bija. Mēs domājam, ko darīsim perspektīvā. Tas ir ļoti, ļoti tāds satraucošs fakts. Špoģu vidusskolā allaž līdzās skanējušas abas valodas – latviešu un krievu. Arī pērnrudēn atvērtās klases 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācībā ikvienam no vecākiem deva izvēles iespēju, kādā klasē savu bērnu laist ar latviešu vai krievu mācību valodu. Latgales īpašo vēsturiski veidojušos situāciju pēdējos gados valsts ir centusies balstīt ar Latgales skolu programmu, piešķirot naudu latviskas vides veidošanai. Šā gada valsts budžetā tam ir atvēlēta apaļa nulle. Kāpēc tā? Latgales programma nesot liederīga. Mans viedoklis ir tieši pretējs, jo es varu teikt ne tikai par savu skolu, bet arī kopumā par savu Daugavpils rajonu, jo šajos gados, kad eksistē šī programma Daugavpils rajonā, ir investēti no šīs programmas 107 000. Mums rajonā ir izdevies atjaunot latvisko vai latviešu, precīzāk sakot, Skrudaļienas pamatskolu. Šī programma daļai arī palīdzējusi pārtapt, piemēram, Medumu vidusskolai no krievu
mācību valodas skolas par latviešu mācību valodas skolu, un arī bez šaubām daudzās skolās, kur ir palīdzēts ar mācību literatūru, ar izziņas literatūru, ar daļai telpu sagatavošanu. Tā kā tas ir milzīgs atspējas ir bijis. Špoģu vidusskola ar 600 skolēnu ir vislielākā mācību iestāde Daugavpils rajonā un ar savu kvalitāti uzsūta skolniekus no visas plašās apkaimes. Vēl aizvien tā ir divplosma skola un pamatskolas līmenī droši vien tāda arī paliks. Vidusskolas klasēs pārēju uz latviešu valodu te notika jau pirms 5 gadiem, un tas bija dabīgs process, jo aizvien vairāk bērnu un vecāku izvēlējās latviešu klases. Tā ka šajā ziņā Špoģu skola jau ir tālu priekšā likumā noteiktiem termiņiem. Bet pirmajā klasītē gan kopā skan daudzas valodas – latviešu un крievu, arī baltkrievu, poļu un čigānu. Вот из этих сделай букву М. Быстрее. Это прямые. Прямые же получится. М. Pretīm nākšana, man liekas, ir vajadzīga no ģimenēm, jo ģimenēs ir arī jāsaprot tiešām, ka ar viņiem ir vairāk jārunā. Un, ja ģimenēs ir tikai krieviski runājošie, tad, protams, viņi maz ko var palīdzēt. Vecāki paši saka, mēs nevaram palīdzēt, jo mēs neprotam. Tātad no ģimenes te būs mazs guvums viņiem, tie, kas runā krieviski. Un tad jūs esat savukārt tas cilvēks, kas to mēģina aizlāpīt to caurumu? Protams. Es runāju tikai latviski stundās, un, ja ir nesaprotami vārdi, tad mēs, protams, cenšamies šos vārdus iztulkot. Un es arī cenšos atcerēties krievu valodu mazākajām klasēm, ja? Kādas ir grūtības sākumā. Varbūt tas, ka bērns domā krieviski, un kamēr viņš to pārtulko latviski, un kamēr tātad šajā laikā latviešu bērns jau būs to uzdevumu pievis atrisinājis, bet krievu bērnam, krievu tautības bērniem, ja, vēl vajag to pārtulkot savā valodā, un tāpēc viņš varbūt ir temps stundās mazāks. Sarunās ar krievu tautības vidusskolēniem, kuri paši labprātīgi izvēlējušies mācības latviešu valodā, īpaši tika uzsvērta motivācija. Kāpēc man to vajag? Un, ja es zinu kāpēc, tad spēju tikt galā. Skola ir daudz latviešu, un, lai viņi labāk tevi saprastu, tev jārunā latviski. Jūs to darat, mācīdamies krievu klasē? Jā, darām, tāpēc, ka ļoti daudz draugu krievu latviešu plūsmā mācās un nākas tā darīt. Esmu krievu tautības puses un pārnācu uz latviešu plūsmu no krievu klases. Man arī sanāk gandrīz pusi dienas runāt latviski, jo stundās un draugu dēļ vispār es runāju latviski. Vispār interesanti ir sarunāties ar viņu. Viņa dzimtajā valodā. Tagad es pārgāju mācīties uz latviešu plūsmu, un man gandrīz visu dienu jārunā latviski, jo stundās mēs runājam tikai latviski. Un tā kā es strādāju arī parlamentā, tur man jārunā arī tikai latviski, un daži draugi man šeit skolā mācās krievu plūsma. Ar viņiem es, protams, sarunājos krieviski, un ar tiem draugiem, kuri mācās latviešu plūsmu, es centos sarunāties tikai latviski, jā, jo tā viņiem ērtāk. Un vispār es skatos tā, ja cilvēkam ir ērtāk un labāk runāt latviski vai krieviski, tā es centos runāt tā ar viņu tā, kā viņam ir labāk. Gandrīz visas stundas iet mums latviešu valodu, gan vēsturi, gan geogrāfijā. Tā kā... Es jūs īsti nesapratu, Evgeņija, vai jums ir grūti, vai jūs par citiem runājat, vai tas ir jums šīs grūtības? Man grūtību tas nesagada, bet tiem skolēniem, kas ir vājāki, kas vājāk mācās, tiem ir ļoti grūti gan apgūt tēmu latviešu valodu, gan vispār visus tos materiālus, ko mums dod skolotāji. Varbūt ir problēmas kaut kā tieši ar to pāriešanu no krievu valodas. Mēs taču mācījāmies visu krievu valodā. Dažreiz sanāk tā, ka sēdi stundā un nesaprot cilvēks, kas par terminu vai kas. Pāriet uz latviešu vai uz krievu valodu, tai pāriešanai jābūt tādai, ka ja cilvēks ir tam gatavs un ja cilvēks pats grib pāriet un iemācīties, tad arī viņam varbūt to grūtību nebūs tik daudz. Viņš to spēs, bet ja viņš negrib, ja viņš uzskata, ka viņam to nevajag, ka viņš iztīks arī tā, zinot vienu valodu, krievu vai latviešu valodu, vienalga, ja? Tad viņu nedrīkst piespiest to darīt, jo vienalga nekas nesanāk. Es nevaru pateikt, ka es
zinu tieši latviešu valodu, bet tā, kā man vajag, es to zinu. Un es zinu, ka man tā noderes dzīvē un skola visur, jo es gribu dzīvot Latvijā. Nenoliedzami, ka 2004. gads daudzām skolām, vecākiem un bērniem stāv priekšā kā biedinājums. Kā tas būs, kad visās Latvijas vidusskolās obligātā kārtā būs jāmācās tikai un vienīgi latviski? Kā redzam, pat Špoģos, kur tik sen latviešu valoda kopta, ne viss red gludi. Milzīga sapratne, iejūtība un cieņa būs vajadzīga šai lietā. Un atgādinājums, ka pamatskolā ik viens varēs mācīties dzimtajā krievu valodā. Es domāju, ka šeit problēmas zināmas būs. Ir cieši skolām, kuras ir tikai mazākumtautību skolas, jo es redzu ne tik daudz problēmas šeit skolēnos, kā kadros, skolotājos. Mums šī problēma tika risināta daudz labāk, jo mēs esam divplūsmu skolā. Nu, un jūsu skolas sienās cik ilgi skanēs vēl krievu valoda? Nu, es domāju, ka mazākumtautību pamatskola kā tāda varbūt vēl pastāvēs, jo atkarīgs no tā, kā spēs nokomplektēt šīs klases. Jo es domāju, ka apvienotās klases no vecāku puses šeit atbalstu negūs, un līdz ar to tad šis process var tieši apvienotās klases pātrināt pārēj uz mācībām valsts valodā. Višķu pagasta emblēmā ir 3 kurmīši ar sudraba nadziņiem, kur tā vien atgādina, ka var rakt un var arī nerakt. Savukārt Višķu pagasta iedzīvotāji ir kļuvuši par tādiem augstuma ķīlniekiem šajā ziemā, starp šo veco apkursu sistēmu un nespēja tikt pie jaunas, starp cerīgiem projektiem un tukšiem solījumiem, starp ļoti lielu vēlmi iegūt un nespēja samaksāt. Kas palīdzēs viņiem rakt? 90 dzīvokļu māja, 6 ieejas, kuras nav paredzētas absolūti kaut kādu, autonomās apkuras ierīkošanai, kur ļoti smagi, dabiskā ļoti smagu kontingentu. Un šī mājas, praktiski, es nezinu, kā to dabūt gatavu, lai šī māja funkcionētu normāli pēc tam, kad mēs atslēdzam. Tā kā jums būtībā nemaz nav izvēles, jums ir jākurina šīs mājas, zinot, ka tur dzīvo cilvēki. Jā, mēs esam ķilnieki šajā gadījumā. Jā, gan pagasts, gan arī mēs. Un tie paši cilvēki, kas arī tā lielā mājā dzīvo, piestāvīgā 90 dzīvokļu mājā, viņi arī ir ķīlnieki, viņiem nav kur likties. Višķu pagasta bēdas ar apkuri ir milzušas gadiem ilgi, un tagad turas kā pie pēdējā salmiņa – trūks vai izturēs. Padomju gados ar vērienu būvētais Višķu tehnikums un ap to apaugušās ciemata mājas tagad ir kļuvuši par smagu saimniecisku nastu. Mācību iestādē knāpi pietiek līdzekļu savu ēku uzturēšanai, kur vēl atrast naudu katla mājai un siltumtrasēm, kas nav mainītas gadus 30. Par šo virzemes cauruli, kas stiepjas uz Višķu centru gaisā, izkūpa 4. daļa siltuma. Var jau arī sarēķināt, cik naudas dienā tā arī izkūpa gaisā. Apkurināšanas izmaksas ir diezgan lielas, lai sektu izdevumus. Cik jūs mēnesī vai dienā, kā jūs rēķināt, cik jūs nokurinat? Atkarībā no temperatūras. Jānokurina dienā ir no 3 līdz 6 tonnām jau ogļu. Vidēji 34–35 lati tonna ogļu. Un tas iznāk, mēs apmēram 200 lati diennaktī kaut kur sanāk. Jā, tas ir pie lielā sala. Lielāka sala, kad ir jākurina 6 tonnas. 200 latu diennaktī jums izkūpa šo skursteni, vai ne? Pilnīgi pareizi. Cik jūs no tās naudas dabūjat pretī? Cik iedzīvotāji samaksā? Dotā momenta iedzīvotāji mums ir diezgan maz. Ja mēs rēķinām, ka tikai 3 dzīvojamas mājas, tad lielākā daļa sec tomēr mācību iestādes budžets. Un tas ir kaut kur apmēram 10–13 tūkstoši, ko sec iedzīvotāji, ja viņi dabiski samaksā. Nu, bet cik es zinu, tad tie parādi ir? Jā, diemžēl parādi krājas no gada uz gada, tāpēc bija jāslēdz vairākas mājas, jāpiedāvā autonoma apkure. Un uz doto momentu mēs aprēķināts, ka parādi, kurus praktiski nevarēs atgriezt, apmēram 8000, un 5000 ir tādi, kuras vēl varētu dabūt atpakaļ. Ko jūs domājat ar to, ko nevarēs atgriezt? Tas nozīmē, ka tie cilvēki vairs tur nedzīvo? Tas ir, vai cilvēki nedzīvo šeit vispār, vai arī viņi ir bezdarbnieki, un no viņiem praktiski mēs neko nevaram piedzīt arī. Viennozīmīgi, ka mums būs jāatsakās pilnīgi no iedzīvotāju apkalpošanas,
Un mums ļoti stingri būs jāpārdomā par iespēju izmantot visus mūsu objektus, kas it kā mums būtu vajadzīgi tagad. Tā kā jāsamazina jūsu paši izmantotie. Jāsamazina uz vienu korpusu, pārējās iekonservēt, bet par sekām iekonservēt objektu būtu grūti runāt tad, jā. Šā gada sākumā Bišķu profesionālā vidusskola saņēmās un iesniedz projektu valsts investīciju programmai par 70 000 latu, lai pārbūvētu veco katlu māju. Godīgi sakot, projekts ir iesniegts, bet lielas cerības višķieši nelolo. Arī pagasts, kurš savulaik no tehnikuma pārņēma dzīvojamo fondu, katlu māju kā nolietojušos lūzni negrib ņemt savā pārziņā. Un tā nu višķieši dzīvo mājās, kur par ēku atbild viena galva, bet par siltumu otra. Un abas skatās vienu uz otru, kurš to izdarīs. Tehnikuma iedzīvotājiem mēs šodien praktiski neko nevaram palīdzēt. Jo, lai rekonstruētu gan katlumāju, gan trases, kuras te stiepjas 100 metru no mājas līdz mājām, un kuras ir būvētas apmēram pirms 30-35 gadiem, te ir aprēķināta summa šobrīd 217 000 vajadzīgi. Kur jūs redzat to izēju? Laikam tikai Eiropas Savienībā. Nāks kaut kāda lielāka līdzekļa, un tad kaut ko varēs tiešām izdarīt. Praktiski šodien dienu nekas tāds nav iespējams, jo arī tās investīcijas, kas bija šogad paredzētas, pēc pēdējās informācijas, viņas visas ir nogrieztas uz nulli. Un tā viņi vada jau kuro ziemu. Pašiem naudas nav, siltuma mājās nav. Iedzīvotāji parādi velk aizvien lielākā bedrē. Ko darīt? Tā problēma nav risināma šodien, jo tie izdevumi tātad ir ļoti iespaidīgi. Bet cilvēki dzīvo šo ziemu, nākošo ziemu. Ko viņam atliek darīt? Gaidīt palīdzību no kurienes? Šodien kaut cik minimāli tā temperatūra dzīvokļos tomēr tehnikumā tiek nodrošināta. Cik grādu? Teiksim, šajās dienās tā temperatūra ir kaut kāda 16-18. Ir 13 atsevišķi dzīvokļi. Bet tad, kad bija 35 grādi, tad gan bija 6-8 grādi atsevišķos dzīvokļos. Stūra istabās un, teiksim, augšējos stāvos. Tad jūs nespējat, tehnikums vēl jau vairāk nespēja, vai neņemt šādu Šodien kredītu? nespējam ne pagasta padome spēja kaut ko līdzēt, ne arī, protams, tehnikums. Jā, Maurītis cieši no augstuma, jā. Otrs kaķis Picīte ir garāks palvu, viņai tik traki nesāst, viņa arī ārā kādreiz iziet. Maurītis nelaižu, jā, viņš dzīvo istabā. Kaut arī gribētu iet kādreiz ārā, bet tad jāpaaugas, tad varēs iet ar runčiem izkauties. Bija tādi momenti, ka kaķīšu barība virtuvē uz grīdas sasala un varēja redzēt dvašu istabā. Tā bija. Maksājis es vispār esmu vienmēr kārtīgi, lai vai paliek pāri daudz vai nepaliek. Maksājam mēs ziemā un vasarā. Bet tur tajā sistēmā tur nav kārtības. Par siltumu šais namos ir jāmaksā gluži kā pilsētā – 50 centīmi par kvadrātmetru kā ziemā, tā vasarā. Uzņēmīgākie mēģina būvēt krāsneņas, uzliek kādu lielāku malkas katlu, bet viena daļa tā arī paliek – ziemas un augstuma ķīlnieki. Mums ir radušies daži jautājumi. Kāpēc kvalitatīvas un lētas ogles nepērk vasarā, bet pērk ziemā? Tādas, kādas tad var dabūt. Kāpēc visas katlu mājas personāls tiek atlaists uz visu sezonu, kad nav apkūres atvaļinājumā? Tad, kad sistēma ir jāsakārto un sāk kārtot, tad, kad jau jāsāk kurināt. Un pats galvenais. Nepatīkama, nepatikšanām, klapatām, bagāta padarīšana, bet kāpēc to neuztic pagastam? Kāpēc tehnikums pie tā tik stīvi un stīvi turas? Jūs neesat domājis par to, kā atteikties no apkurs un mēģināt iztikt kaut kā ar elektrību vai būvēt kādu krāsniņu? Nav pa kabatai. Daži jau mums tās krāsniņas ir iebūvējuši, bet es domāju, ka tur tā. Nezinu, kā viņiem tas ir. Daži pat ir ķieģeļu krāsni, tādu kapitālu uzbūvējuši, protams, citiem cilvēkiem virs galvas, un, protams, nekādu pārsegumu nav aprēķināta tādam svaram, tā kā mēs gaidām, ka vienā jaukā dienā uzbruks uz galvas ar visām sekām izrietošām no tā, jo ir mūsu gāzes vadi un ūdens vadi. Un viss kas. Elektrība izmaksā ļoti dārgi. Ar gāzi piesildīt nav veselīgi un arī dārgi. Gan tā nav labi, gan šitā ir slikti.
Līdzās tam labajam un cerīgajam, kas ir višķos, mēs nevarējām nepamanīt šo samilzušo apkurs problēmu, jo tā nav tikai viņu lieta vien. Tā ir daudz viet Latvijā, kur joprojām jāsadzīvo ar padomju laika mantojumu. Bet kā no tā nederīgās daļas ātrāk atbrīvoties, kā tikt vaļā un būt brīviem? Dažreiz cilvēki nolaiž rokas, ko tad es varu, es jau neko nevaru. Tad viņš patiešām nevar vairs. Bet vajag tā kā Minhausena stāstos pašam sev aiz matiem celt laukā no purva. Un ja to dara, tad var. Cilvēki nezinu, kāpēc sevišķi jaunā paudze grib būt šādi, ne šādi, tikai ne paši. Bet mums būtu jābūt pašiem. Ar savu novadu apziņu, skaistumu, spēku. Un es domāju, ka tāds ir. Tikai noņemt no virsmas to rūsas kārtiņu. Noslaucīt ar dvieli 3. zvaigzni. Kā Rainis ir rakstījis. Mosties, celies un strādā. Jā, cits nekas nelīdz. Šai laikā, kad tik viegli roku vēstures mēslēnē izmetam gan nederīgas, gan vēl liederīgas lietas, kad nereti vairāk dzīvojam ilūzijās par rītdienu un to gaišo nākotni, ko mums atnesīs Eiropa, biežāk vajadzētu paraudzīties, kas tad ir tur, zem rūsas kārtas, un tad papūlēties un noņemt to. Kas zina, varbūt atradīsim ko sen aizmirstu un vēl noderīgu.